Reizē ar jauno gadu nāk prātā dažādas jaunas idejas un arī apņemšanās. Cilvēki veido sarakstīņus, kuros ir rakstīts, piemēram, no jaunā gada ievērošu diētu vai arī apmeklēšu sporta zāli, pelnīšu vairāk un tā tālāk un tā joprojām. Bet mēs varam sākt jauno gadu ar jaunu, kvalitatīvu informāciju sociālajos tīklos. Kā tad pareizi ir izveidot savu sociālo tīklu kontu, lai tas cilvēkiem patiktu un tie jums sekotu? Šodien, kad iepazīstamies ar jauniem cilvēkiem, nav nekāds noslēpums, ka pie viena ierakstām viņu vārdu Googlā vai Facebookā, lai uzzinātu ko vairāk. To pašu dara arī jūs potenciālie darba devēji vai sadarbības partneri. Kā par sevi sociālajos tīklos radīt pozitīvu un saprotamu tēlu, kā uzlabot savu reputāciju, kādas bildes likt vai tieši nelikt internetā, par to jautājam režisoram, producentam un sociālo mediju ekspertam Rolandam Laķim. 5 svarīgākie punkti, kurus jums vajadzētu ievērot, ja jūs gribat sasniegt panākumus sociālos tīklos. Pirmā lieta – jūsu profila fotografija. Jūsu profila fotografijai ir jābūt ideālā variantā augšmala aptuveni šeit, apakšmala aptuveni šeit, tā saucamais krūšu portrets vai tuvu pases fotogrāfijai. Tajā brīdī, kad veidojat šādu fotogrāfiju, skatieties objektīvam tieši melnajā caurumiņā. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks netiešā veidā uztvers to kā komunikāciju, kas ir vērsta uz viņu. Bildes kadrējumam vislabāk būtu kvadrātveida, jo tāds formāts sociālajos tīklos ir visbiežāk. Svarīgi arī, lai bildē ir pozitīva noskaņa. Lūdzu, pasmaidiet! Ja jūs esat izveidojis fotogrāfiju, otrais solis – kā jūs sevi aprakstat? Ja jūs gribat precīzi iedot informāciju par sevi, izmantojiet atslēgas vārdus. Piemēram, pasniedzējs, blogeris, fotogrāfs, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ideālā variantā, ka pie jūsu profila nav vairāk par 3 šādiem atslēgas vārdiem. Nākošais solis, kam pievērš cilvēki visvairāk uzmanību, ir jūsu fotoalbumam. Veidojiet savu fotoalbumu atbilstoši tiem atslēgas vārdiem, par kuriem jūs rakstat. Ja esat pasniedzējs, ielieciet bildi no auditorijas ar studentiem. Ja uzrakstījāt, ka esat fotogrāfs, droši lieciet savas bildes, lai cilvēki var novērtēt. Tāpat svarīgi visas bildes sakārtot pa albumiem ar atbilstošiem nosaukumiem. Vissarežģītākais un visvairāk laiku patērējošais solis ir radīt saturu. Cik daudz satura vajadzētu radīt? Ideālā variantā tie būtu vismaz 3 ieraksti nedēļā. Ja jūs tā profesionāli gribat ar šīm lietām nodarboties, tad vajadzētu līdz pat 3 ierakstiem dienā. Tas nenozīmē, ka 3 reizes dienā ir jāliek bilde ar savu tējas krūzi. Nopietnam profilam ir jārunā par tēmu, ar kuru esat saistīts. Savā profilā droši varat stāstīt arī par saviem dombiedriem vai pat konkurentu darbiem. Pievienojiet linkus un atsauces. Sekotājiem būs interesanti un tas atgādinās, ka esat saistīts ar konkrēto industriju. Lietojiet sociālos tīklus ar mēru un apdomu, bet tomēr lietojiet. Starp citu, lūk jums vēl viens padoms. Kad jūs veidosiet savu Twitter kontu, raugieties, lai lietotāja vārds ir pēc iespējas īsāks. Tad cilvēkiem būs vieglāk jūs retvītot un arī šajās 140 zīmēs bez jūsu lietotāja vārda būs iespēja ietvert vairāk informāciju. Šis bija pirmais stāsts mūsu sociālo tīklu padomu enciklopēdijā. Un ticiet man, būs vēl.